kopumā mēs redzam, jā, ir atbalsts arī tādām lietām kā ēku siltināšana. Mums ir speciāli līdzekļi no Eiropas fondiem, savādāk pašvaldības atbalsta. Sabiedriskais transports tiek kaut kādā veidā studēts, bet, tur, protams, arī tas naudas jautājums, cik daudz mums to finanšu līdzekļu ir pieejami. Man liekas, ka arī šajā politiskajās izvēlēs politiķi bieži vien mēģina atrast kaut kādu tādu universālo instrumentu, ar kuru palīdzību tad mēs visu tiksim galā. Bet tie paši mūsu pētījumi rāda, ka tās mūsu ikdienas izvēles ir diezgan tādu kompleksu jautājumu rezultāts. Respektīvi, nepietiek tikai ar infrastruktūru vai ar to materiālo nodrošinājumu. Ir jautājums par vērtībām arī, kādas ir tās mūsu vērtības, ko mēs uzskatām par pareizi, ko par nepareizi, kāda ir šīs, varbūt, attieksmes jautājumi. Un to, protams, politiķiem izmainīt nav tik vienkārši. Tas ir tāds lēnāks process un sarežģītāks. Ir bieži vien arī jautājums par prasmēm, par zināšanām, vai cilvēkiem ir pietiekams prasmes kaut kādas lietas izmantot. Kaut vai velo braukšana, ja? Nepietiek vienkārši to, ka tev ir velosipēds, ja tev ir jāmāk ar viņu braukt, tev jāzina ceļu satiksmes noteikumi. Ir jābūt kaut kādai infrastruktūrai par to, ka tas ir tiešām droši pārvietoties, nebaidies, ka tev fūra uz ceļa aizķers un notrieks. Ja? Ko pārējie par to teiks? Ko kaimiņi par to teiks, ka es braucu ar velosipēdu, nevis ar mašīnu, vai ne? Mašīna bieži vien ir status simbols daudziem cilvēkiem, kas norāda to, ka tā ir veiksmīga dzīve. Ja, ja mēs uzskatām velobraucēju, ka tie droši vien, ka nav naudiņas, lai nopirktu mašīnu, tāpēc viņš brauc ar velosipēdu. Un tas var ierobežot cilvēku izvēlēties šādas lietas. Un nevienmēr to atbildību, protams, mēs varam uz individu visu uzlikt. Ir jautājums par to, kāda tiešām ir šī atbalsta apkārtējā infrastruktūra, kāda ir varbūt nodokļu stimuli un tam līdzīgi. Un visu to salikt kopā bieži vien ir problemātiski. Tas bieži vien arī prasa ļoti ilgu laiku. Mūsu politiķi bieži vien strādā tādos 4 gadu periodos, vai nekādi tas ir vēlēšana periodi. Un tur nevienmēr mēs varam sagaidīt gaidāmos tos pozitīvos rezultātus. Tas, protams, tad ir šķēršļs tāds politisks.